Trenera Haralda Vasiljeva vadītā komanda nebija pratusi izpildīt federācijas doto uzdevumu. Proti, mēs neiekļuvām labāko desmitniekā, un Kirovs Litmans uzreiz pēc čempionāta paziņoja, ka nekādām sabiedrības un preses spiedienām viņš noteikti nepakļausies. Un tas nozīmē, ka mums priekšā atkal bija viena interesanta vasara ar jaunu treneru konkursu. Tieši pirms gada Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kirovs Litmans ieklausījās hokeista Aleksandra Beļavska viedajos vārdos par izlases trenera jautājumu un pieņēma lēmumu – jārīko konkurss. Kā tas beidzās, mēs ļoti labi zinām. 2001. gada jūnija pirmajās dienās Litmanam atkal tika dota padome par izlases trenera krēslu. Helmuts Balderis pēc čempionāta Vācijā atzina to, ka pagājušajā vasarā federācija bija aizgājusi nelielas spēlētāju grupiņas pavadā. Un tā bija pirmā un tobrīd vienīgā reize, kad hokeja funkcionāri atzina savu bezspēcību. Tāpat kā pirms gada, tieši federācijas prezidents spēlēja nozīmīgāko lomu šī jautājuma izšķiršanā. Tikai šoreiz visam notiekošajam ir iespaidīgāks fons, jo runa ir nevis vienkārši par hokeja izlases treneru, kam jāizdomā, kā Latvija saglabāt vietu A grupā, bet gan par cilvēku, kas pirmo un iespējams vienīgo reizi vēsturē vedīs izlasi uz olimpiskajām spēlēm. Un šitais numurs patīk daudziem. Es nebiju padzīts, man vienkārši atlaida. Un ar domu, ka jau jāizaicina cits, kurš varbūt to labāk darīs. Pirms 2 gadiem, kad Latvija izlidoja no A grupas, pie valsts vienības bļodiņas varēja redzēt tikai vienu gribētāju, kurš bija gatavs palīdzēt izlasei atgriezties pasaules elitē. Sarežģītā zvirbulēna Haralda Vasiljevas paldas jau no paša sākuma Litmanam nebija īsti pieņemamas. Pat tad, kad pie izlases sliekšņa stāvēja tikai viņš viens, federācijas turpināja meklēt kaut kādus īstos hokeja speciālistus. Taču īstajiem izlase bija interesanta tikai 2001. gada vasarā. Vasiljevs plākstera lomu bija nospēlējis, bet Litmans un viņa rokas kārtējo reizi pierādīja, ka domā nevis par Latvijas hokeja interesēm, bet gan par noteiktas cilvēku grupas iegribām. Vasiljevs nepatika tiem, kas negribēja pārmaiņas mūsu valsts hokejā. Vācijā strādājošais treneris izrāva Latvijas hokeju no stagnācijas, ko 90. gadu otrajā pusē bija izveidojuši Rīgas Dinamo pēdējās paaudzes veterāni. 2001. gada vasarā jautājums, vai Vasiljevs ir pelnījis vadīt izlases Salt Lake City's olimpiskajās spēlēs, skanēja apstiprinoši. Ja vien treneris nebūtu atkailinājis savas attiecības ar dažiem izlases pieredzējušajiem hokeistiem. Ja viņš nevar iemest, tad viņš nevar iemest. Viņš var uz poda aiziet, un tur kaut ko iemest, Vasiljevs Vācijā neizpildīja federācijas uzdevumu. Taču ne jau tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņš tika pastumts malā no valsts vienības. Treneris neizturēja psiholoģisko spiedienu. Gan no federācijas, gan dažu hokeistu puses. Un par to samaksāja ar treneru krēslu. Tagad var atklāt jums. Man bija daudz kandidātu. No Krievijas bija ļoti nopietni treneri. Arī bija man kandidāti no Amerikas. Muļķi mācoties no savām kļūdām, gudrie no svešām. Tikai 2001. gada māja beigās federācija apjauta, kādu lomu hokeja tēla veidošanā ieņem žurnālisti. Jo svaigā atmiņā ir pagājušās vasaras notikumi, kad savu vietu pateicoties preses saceltās ažiotāžas dēļ saglabāja Vasiljevs. Litmans vispirms noskaldīja, ka nekāds treneru konkurss nebūs, jo federācija pati izlems, kurš te ir galvenais. Spēlējoties ar demokrātiju, savas treneru kandidatūras valdē varēja iesniegt te ik viens balsot tiesīgs Latvijas pilsonis. Un pieteicās daudzi. Aptuveni 10 treneri tīkoja pēc olimpiskā turnīra. Tajā skaitā 3 bijušie – Vasiljevs, Leonīds Beresņevs un Evalds Grabovskis. Bet odiozākā kandidatūra ir Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta Viļņa Baltiņa sameklētais Detroitas Red Wings treneris Skotijs Bowmans, kurš gan uzreiz atbild, ka esot gandarīts par izrādīto cieņu, taču darba plāns nākamajam gadam jau esot sastādīts. Man vienkārši gribējās smieties par to kandidatūru. Ne jau ļaunā veidā viņš ir izcils treneris, bet, par to, ka Skotijs Bowmans trenēs Latvijas izlases būdams Detroits vecākais treneris, vai ne? Reālas kandidatūras ir 4. Somijas pilsētas Turku goda pilsonis Juhani Valstens, Tihonovs jaunākais, nez no kurienes uzradies zviedru sports Lindstrēms un Artūra Irbes sameklētais bijušais San Jose Sharks vadonis Kevins Konstantains. Mums bija vajadzīgs cilvēks ar stingru raksturu, kurš nāktu šeit izlasē
bez jebkādiem aizspriedumiem, un kurš izvēlētos sastāvu reāli vislabāko, un kurš gribētu sasniegt vislabākos rezultātus, nevis kaut kādā veidā būtu iesaistīts tajās intrigās, kas tobrīd ap izlases grozījās. Tomēr Palnošķīti atrada prezidents Litmans. Otra pēdējā kārtā palikusī kandidatūra Vasilijs Tikhanovs, zinot, ka viņam ir garantēts līgums Šveicē, vēl mēģināja uzsist cēlu, bet savu vārdu teica Litmans. Un 2001. gada 27. jūnijā pasauli uzzināja, ka par Latvijas izlases jauno treneri ir kļuvis Latvijai nepazīstamais zviedru speciālists Kurts Lindstrēms. Izšķirošais bija saruna ar Jurzinu. Klausies, kā tu domā, Lindstrēms man ļoti tādu, uz maniem tādu, nespiež, bet, mēģina pierunāt, lai es viņu paņēmu. Bet Jurzins ļoti inteliģents cilvēks. Un šajā reizē viņš arī tā, viņš pateica, Kiro, es uzskatu, ka tev jāņem viņu, un viņš var atnest kaut ko jaunu. Kurras iecelšana par Latvijas izlases galveno treneri izraisīja rezonanci arī uz pasaules hokeja kartes. It sevišķi Ziemeļvalstīs, kur par zelta treneri dēvētais speciālists tiek ļoti augstu vērtēts. Ko vien vērtas ir olimpiskās bronzas medaļas un pasaules čempionu tituli ar Zviedrijas un Somijas izlasēm. I was proud to get this invitation. And when I came, the situation was, of course, night and day, what I have been working with before in Finland and Sweden, for example. Pirmajās intervijās Lindstrēms skaidri parāda, ka nebūtu negrasās ēst Kirovam no rokas. Un Latvijas hokeja cienītājs var gaidīt lielas lietas. Kurra ir izslāpis pēc uzvarām, jo, lai strādātu ar Latvijas izlasi, viņš esot atteicies no dažiem ļoti vilinošiem klubu piedāvājumiem. Uzreiz gan tiek izvirzītas arī prasības. Olimpiskajās spēlēs jāmēģina iekļūt 8. bet pasaules čempionātā ir jābūt 10. Bet samaksa būšu 1500 latu mēnesī atšķirībā no Vasiļeva 1500 vācu markām. Kurts bija no tiem, kurš nevis cīnījās par to, lai būtu izdevīgi nomenklatūrai, bet kurš tiešām vēlējās, lai spēlētājiem tiktu sagādāti nepieciešami, nevis vislabākie, bet nepieciešami apstākļi, lai komanda varētu pienācīgi gatavoties un startēt turnīros. – 2001. gada maija beigās Latvijas Hokeja federācijas prezidents varēja palūkoties apkārt un iekliekties. Ko es jums teicu? Ja pirms tam Kirova Litmana centieni iegūt pasaules hokeja čempionāta rīkošanas tiesības 2006. gadā izskatījās kā ambicioza cilvēka kompleksu izpausme, tad veids, kādā tika panākts Latvijai labvēlīgs lēmums, pelna apbrīnu. Pateicoties divām parādībām – Litmanam, kurš līdz galam varas gaitiņos ēda zemi, un Latvijas hokeja līdzjutējiem, starptautiskie hokeja prāti lēma par tiesību piešķiršanu Latvijai. Tas parāda, ka aizkulisšu spēlēs cīkstēties ar Litmanu ir ļoti bīstami, un to blefu karalis pierāda arī turpmāk. Oktobrī Rīgā ierodas Starptautiskās ledus hokeja federācijas prezidents un Šveices zobārsts Renē Fāzels, lai pārbaudītu latviešu laimeslāču varējumu arēnu būvniecībā. Litmans uzreiz visus lielos viesus stiepj pie premjera un pilsētas mēra, saka, viss ir kārtībā. Pasakām par brīnumainām 400 miljonu investīcijām un zemes pleķi meža parkā ticēja visi Latvijā iebraukušie Starptautiskās federācijas viesi. Un ar šādu pārliecību arī pamēta mazo valstiņu pie Baltijas jūras. Līdz nākamajai reizei. Bijušā Latvijas izlases kapteiņa Oļega Znaroka raksturs nekad nav bijis dāvana. Kas? Kad pie izlases stūres nokļuva treneris Vasiļevs, viņa pirmais darbs bija Znaroka patriekšana ar visām no tām izrietošajām sekām. Tas viņam izdevās, lai gan Oļega elpu treneris vēl ilgi jūta pakausī. Lielākie skandāli ap Latvijas komandu bija inspirēti neklātienē tieši ar Znaroka rokām. Viņam bija un vēl joprojām ir liela ietekme uz noteiktu izlases spēlētāju apziņu. Tas pats Sergejs Žoltoks pavasarī esot skaļi deklarējis savas īpašās jūtas uzspēlēt kopā ar Znaroku olimpiskajās spēlēs. Bet novembrī Znaroks ar paši rokām ne tikai aiz sevis aizvēra durvis uz Latvijas izlasi, bet arī nolauza atslēgu. Bijušais izlases kapteinis pieņēma Vācijas pilsonību, kas nozīmē vienu – par īpašiem nopelniem iegūtā Latvijas pilsonība
tika izmesta mēslainē un neizpratnē palika par tā daļa hokejas sabiedrības, kas savā iztēlē Oļegu bija iztēlojusies kā hokeja lačplēsā. Bet ko vairāk no Čeļavinskā dzīvoša krieva varēja vēlēties. Auf Wiedersehen! Izvēloties Kurtu Lindstrēmu par izlases galveno treneri, federācijai bija jāatrisina vēl viens uzdevums. Kurš būs viņa palīgs ne tikai pasaules čempionātā, bet arī olimpiskajās spēlēs? Mūsu pusē speciālisti bija daudz, taču ne visi prata angļu valodu. Un vienīgais, kuru mēs atradām savā saimniecībā ar angļu valodas prasmi, bija Māris Baldonieks. Viņš tad arī kļuva par Kurtu Lindstrēmu pirmo palīgu. Vēl pirms pāris nedēļām Zviedrijas presē atklāti smīkņājis par Latvijas Hokeja federācijas plānoto vasaras nometni. Lindstrēms jūlijā Jūrmalas smiltīs uzsāk pirmo iepazīšanās tūri ar spēlētājiem. Vēl joprojām nemākota lamāties latviešu mēlē. Klāt ir vēlākais atkritējs Oļegs Naroks un Andrejs Ignatovičs, kurus savulaik izbrāķēja Karals Vasiļevs. Augustā Lindstrēmam šķietamais hokeja lielvalsts plīvurs tiek norauts pavisam. Izveidotās divas Latvijas izlases pēc Rīga 800 turnīra, ieņem pēdējās turnīra tabulas vietas. Ātrāks lidot nav iemācījies Jānis Sprukts, bet Kerčs vēl joprojām nav atrunājums no piedalīšanās lielo paužu konkursā. Realitātes šova galvenās zvaigznes tiek bīdītas pēc palīga Māra Baldonieka un bijušā trenera Haralda Vasiļeva ieteikumiem, kurš nespēdams cilvēcīgi pateikt paldies Znarukam 1999. gadā, savus 2 gadu pierakstus Lindstrēmam nodeva tūlīt pēc Zviedra stāšanās amatā. Loģiski būtu, kad, piemēram, mūsu spēlētāji nespēlē tik tādās skanīgās līgās, atskaitot, protams, Irbs, Krastīņš, Ozoliņš, kad Lindstrēmam būtu tie pārējie izlases kandidāti, būtu jābūt kā baltām lapām. Bet tad, kad viņš atnāca un sākās tie pirmie treniņi, ka viņš sāka kaut kādas maiņas veidot, tad kāds jau bija pastenties tam baltām lapām zīmogus salikt virsū. Veiksmīgi spēlējis pie abiem iepriekšējiem Latvijas izlases treneriem A-grupā. Pirms Salt Lake Cityjas olimpiskajām spēlēm uz vairākiem gadiem no izlases treneru redzesloka pazūd aizsargs Normons Sējējs. Bet uz olimpiskajām spēlēm aizsarga vietā aizbrauc uzbrucējs Mareks Jass, kurš tajā sezonā bija nospēlējis vien 5 spēles. Izlases jau veidoja tieši tie paši cilvēki, kas veido viņu tagad. Ja? Lipmans, Baldonieks, Lindstrēms, viņš bija tikko atnācis jauns treneris. Viņš zināja, kuru spēlētāju, viņam nebija tāds pārskats. Vienmēr bija kāds 3 maiņas, kur bija pilnīgi skaidrs, kurš spēlēs, un tad bija tie rezervisti tā pēdējā maiņa, un tur notika, vienmēr visādas spēlītes, kurš savu draugu, kurš saviem vietu izsitīs un kā mēs mēģināsim iespaidot to situāciju. Tāda ir tā situācija izlasēs, un tas atkal ir padomju produkts. Izlases komplektācija Salt Lake Cityjas priekšsacīkstēm pret Austrijas, Slovākijas un Vācijas izlasēm sākās un beidzās ar NHL spēlētāju piedalīšanos vai nepiedalīšanos kādā no spēlēm. Ja vien kurra neuzstāda, ka līdzi ir jābūt arī video operatoram Matsam Ulanderam, kurš vēlāk kļūst par izlases treneru palīgu blakus Baldoniekam. Apburtā loka karšu spēles sākumā dīvainu gājienu izdara treneris Kurre. Redz, olimpiādas atklāšanas ceremonijā negribiet neviens hokejists, izņemot karognesēju un izlases kapteini Hariju Vītolīnu. Pēkšņi paziņoja man, ka Latvijas izlase ir atteikusies iet parādē. Jā. Es saku, kādā ziņā, es kā kapteinis, es neko nezinu. Jā. Lindstrēms uzsver, es aprunājos ar spēlētājiem un viss nolēma neiet. Tad, kad es speciāli pie katra spēlētāja piegāju klāt un prasīju, tu teici, ka tu negribi iet, tad beigās izrādījās, ka tas bija viens Beļavskis tikai. Jā. Latvijas izlasēji pirmajā priekšsacīkšu spēlē pret austriešiem palīdzēt nevarēja neviens no NHL vai AHL spēlējošiem. Arturs Irbe sezonas laikā ilgu laiku tika turēts uz Karolīnas Hurricanes soliņa. Pret Austriju bija ierakstīts treneru blociņos kā potenciālais vārtu vīrs numur 1. Tomēr Latvijas mūris Salt Lake Cityjā ierodas tikai uz pēdējo apakšgrupas spēli pret Vāciju, jo agrāk ierasties Irbem aizliedza NHL vadību. Es būtībā gatavojos, ka komandai piebiedrošos jau pirms atbildīgajiem mačiem. Pēc tam izrādījās, ka Gerijs Betmens pateica, ka nē. Viņš pateica, tu esi mums īpaši ranga spēlētājs, un tāpēc mēs tev nedrīkstam laist, jo tur ir, būtībā tur ir, viss ir vienlīdzīgi, bet daži ir vēl vienlīdzīgāki, ja? Ar Naumovu vārtos uzvaram Austriju un pēc neizšķirta mājās aizsūtām potenciālos apakšgrupas favorītus Slovākus. Uz šo spēli ieradās arī Ozoliņš un Krastīņš.
lai tūlīt atkal dotos atpakaļ uz saviem NHL klubiem. Vien piebilstot, ka ļoti labprāt ar izlases biedriem tiktos olimpiskajā ceturtdaļfinālā. Aizbraucām uz Salt Lake City, tur es iepazinos ar Kurtu pirmoreiz, un pirms spēles ar vāciešiem es ierados. Treniņš nenotika, jo bija tāls brauciens uz treniņu hāli. Bet protiv Lomaņiet Prijoma spēlē pret Vāciju ķeramā diena nebija Artūram Irbēm, un arī laukumā dominēja tikai viena komanda. Bezieru un zaudējums ar 1-4, kas arī Lindstrēmam lika atskārst, ka šī izlase ilgākā laika posmā nav badāma. No Salt Lake Citys olimpiskajām spēlēm Latvijas izlase atgriezās ar divdomīgu reputāciju. No vienas puses mēs bijām izcīnījuši ļoti labu vietu, bijām pratuši apkaunot varenos Slovākus, tajā pašā laikā pazaudējām šķietami ņemamajiem vāciešiem, un arī par treneru Kurtu Lindstrēmu un viņa vadīšanas prasmēm domas dalījās. Viena runāja, ka viņš ir labs treneris, cita norādīja uz viņa neprasmi vadīt atsevišķas epizodes spēles laikā. Taču lielākās kaislības radīja treneru Lindstrēmu lēmums mačā pret Ukrainu atstāt rezervē pašu Artūru Irbi. Artūrs netika uzaicināts uz komandas sapulci pirms spēles par 9. vietu ar Ukrainu, jo, kā vēlāk izrādījās, nec Lindstrēms, nec Likmans, nec otrais treneris Baldonieks nesot varējuši Irbi sazvanīt. Viņiem nesot bijis atrodams vārdsarga tālruņa numurs. Nevienam no nosauktajiem nepietika drosmes paskatīties Artūram acīs un pateikt, ka pēdējā mačā vārtos tiks likts Naumovs. Un dīvaini, ka arī neviens no komandas neiestājās par šī lēmuma paziņošanu Artūram. He has been the first goalie many years, but also a goalie have to accept that the coach have ideas to play number 2 sometimes, because we need 2 goalies, and this is not a social thinking from my side. Un šeit bija tā iespēja situācija, ka varētu uzspēlēt savā Latvijas izlasē, un pēc vienas spēles objektīvi, jā, man vienkārši tika atņemt tādu iespēju uzspēlēt vēlreiz. Es apzinājos to laiku, to vietu, un ko tas nozīmē. Man tomēr gribējās vienreiz uzvarēt spēli Olimpiādē Latvijas izlases sastāvā. Spēlē pret Ukrainu. Pie rezultāta 5-0 mūsējiem bija jāizpilda sodametiens. Pārsteidzoši, bet to izpildīt devās ilggadējais izlases aizsargs Andrejs Madīcins. Izraustot Hoholu vārtu vīru uz visām pusēm, aizsargs savu izdevību izmantoja, šķietami šādā skaistā veidā atvadoties no izlases. Lindstrēma valdīšanas laika pirmsākumos nebija reti atgadījumi, kad kāds kaut ko nav sapratis vai kādam nestrādā telefons. Ja iepriekšējos gados izlases kandidātu loks pasaules čempionātam bija zināms labu laiku pirms tam, tad 2002. gada aprīlī tas tika publiskots pusotru stundu pirms pirmā treniņa. Sagatavošanās posma sākumā pie izlases treneru sāniem blakus Baldoniekam nostājas kāds Mats Ulanders. Tas pats, kurš Salt Lake Cityjā izpildīja video operatoru funkcijas. Parakņājoties vēsturē, izrādās šis omulīgais zviedrs 70. gados ir spēlējis pat Zviedrijas izlasē. Treneriem tajā laikā ir jārisina daudzas problēmas. Lindstrēma kluso telefonu personāžs Artūrs Irbe rāda brīnums Karolīnas vārtos, un neticamā ziņa ir tā, ka mazais cinītis pelnrušķītas kleitā aizvilks vienu no vājākajiem NHL klubiem līdz Stanleya kausa izcīņas finālam. Naumova kārts nešķiet 100% droši. Tiek mēģināts sazvanīt kādu sen aizmirstu Latviju Bāleli dīķa otrā pusē. Redz Likmanam un Lindstrēmam, braukājot pavasarī pa Amerikas tālēm. Pēteris Skudra esot apsolījis ierasties palīgā Latvijas izlasē. Bet sasmaidot pareizo ciparu kombināciju, klusais telefona aparāts tajā pusē klusē, kā parasti. Kārlis Skrasteņš laicīgi paziņo, ka šo čempionātu izlaidīs, jo sevi liek manīt ceļgala trauma, kura neapjūg šajā situācijā. Pēc olimpiādas dieva kārtā esošais Sandis Ozoliņš tomēr būšot, bet apmeklējot pusotru Latvijas čempionātu finālsērijas spēli, uz nometni tiek uzaicināts kāds jauns čalis – Krišjānis Redlijs. Redz, esot iepaticies no pirmā skata. I watch a lot games in Latvia, even if they don't have so many teams. He played in Liepāja, and I found that he has big talent. I took him to a camp, and it was successful, and he played very well. And now he is a professional NHL player.
2001. gadā Liepājas Metalurga 21 gadu vecais aizsargs uz pasaules čempionātu Vācijā bija aizbraucis kā līdzjutējs. Toreiz jokojot viņš izmeta, ka nākamgad jau pats Latvijas izlases sastāvā spēlēs pasaules čempionātā Zviedrijā. Un viens no draugiem novēlēja, lai Dievs šos vārdus sadzird. Pēc gada, kādā pašmāju čempionāta spēles apmeklējuma laikā, Kurts Lindstrēms pamanīja slaido aizsargu Krišjāni Rēdliku. Zviedrijā Krišjānis ir gan preses, gan līdzjutēju uzmanības centrā, jo savu pārsteidzoši labo sniegumu ir izpelnījis vietu izlases pamatsastāvā. 2002. gadā Latvijas izlasē kā galvenais treneris debitēja arī treneris Lindstrēms. Jāteic, ka ar Krišjānu Zviedrs izvilka pilno. Rēdliks 2002. gadā Zviedrijā debitēja pārliecinoši un pats galvenais. Viņš palika hokejā un uzdienēja līdz pat New Jersey's Devils skautu simpātiju apliecinājumiem, kas vēlāk arī materializējās. Jo jūtot bezcerību tieši 2002. gada pavasarī, bija nolēmis lielajam hokejam mest mieru. Atrodot Rēdliku, daudz tika runāts, ka mājās palikuši vēl vairāki labi spēlētāji, taču neviens tos nav varējis vai gribējis ievērot. Pirms pasaules čempionāta Latvijas izlasē aizvadīja pārbaudes spēles, taču no malas izskatījās, ka mūsējie jūtas kā ezīti smiglā. Uzvarējuši vai nospēlējuši nešķirt 5 mačos, 6. mēs paspēlējām šeit uz Rīgas Sporta pils ledus Japāņiem. Japānas izlase vēl nekad nebija uzvarējusi A grupas komanda, un tas pirms pasaules čempionāta tikai mūsējiem atgādināja, ka deguns nav ko celt augstu. Ierodoties Karlstadē, sastāva komplektācijas jautājumu atrisinās paši no sevis. Vārtos visās spēlēs stājas Naumovs, bet jaunais Edgars Masaiskis tiek nomarināts uz rezervistu soliņu. Blakus debitantam Rēdlikam vietā atrodas vēl vienam Liepājas Metalurga spēlētājam Viktoram Bļinovam. Savās mājās Zviedrijā Kurre grib būt atraktīvs. Līdzīgi kā 1999. gadā Lipmans un Beresņevs veda komandu uz cirku, dienu pirms pirmās spēles pret Kanādu hokejisti vienojas hipodroma apmeklējumā. Es domāju, ka tas nekādā ziņā netraucēja visu to. Tā atmosfēra bija gluži normāla, un tāpat arī bija olimpiādē. Ka mēs, piemēram, pirms spēles ar Ukrainu, mēs bijām aizgājuši tur kalnos uz tādu baseinu un pirti, un tur bija meitenes, kas ar tiem karstajiem akmeņiem tur apkrauja un izklaidē. Uz zemes mums liek nolaisties olimpiskie čempioni kanādieši pirmajā čempionāta spēlē. Kļavu lapu sastāvā no olimpiskā sastāva gan ir tikai 2 hokejisti, un mūsējie līdz spēles vidum turas tīri braši. Kanādieši atklāja spēles rezultātu. Bet otro jaunību atguvušais Griša Panteļejevs atbild ar precīzu metienu. Pēc spēles Naumovs apgalvos, ka otrie kanādiešu vārti nebija jāieskaita. Tomēr viņam oponē Ozoliņš, kuram izrādās taisnība. Pēc McDonalda vairākumā gūtajiem vārtiem Latvijas izlase apstājas, ļaujot Kanādai gūt vēl 2 vārtus un zaudējot ar 1-4. Gluži kā 2001. gadā, arī Karlstadē otrā čempionāta spēle bija jāizvada pret ASV izlasi. Šoreiz attapties neizdevās mūsējiem, kad jau 20. sekundē jeņķi iedzena pirmo naglu Naumova cietoksnī. Kārtējo čempionātu vecākā izlase nespēja atgūties, kad pirmajā trešdaļā vēl 2 reizes dabūja ripu ķeksēt ārā no saviem vārtiem. Pa solīti mūsējie no bedres rāpjas ārā. Tomēr vienam no aktīvākajiem spēlētājiem, Aleksandram Ņiževijam, gūtie vārti tā arī paliek vienīgie šajā čempionātā, jo pirksta trauma pārvalk pāri strīpu visām uzbrucēju cerībām. Pēdējā trešdaļā aktīvais Panteļejevs panāk vēl 2-3. Tomēr 5000 lielajam fanu pūlim Karlstadē šis ir pēdējais prieka brīdis šajā spēlē.
Tieši Zviedrijā pirmo reizi mūsējie saskārās ar izlases vadības centieniem hokejistus pirmajā posmā noskaņot uz vienu spēli pret Itāliju. Acīm redzami tas bija iedarbīgs mehānisms, jo Itāļi tika sasisti mums vajadzīgajā veidā. Ozoliņš pirmajā trešdaļā sāka. 38 gadus vecais Beļavskis turpināja. Tam bija raidījums otrajā trešdaļā, vēl mazināja Itālijas izredzes. Bet punktu Latvijas izlases pūlēm pielika Fandonis. Tiesa, sausānai palika arī makaronu ēdāji. Bet eiforija pēc uzvaras ar 4-1 tas nespēja mazināt. Daudzgalvainais fanu puķis savus tīklus bija izmetis arī Karlstadē. Klusā un mierīgā Zviedrijas vidienas pilsētiņa piedzīvoja sarkanbalto uzbrukumu skrogiem un fanu saukļus atcerēsies vēl nākamajās paudzēs. Paši zviedri uz spēlēm Karlstadē nāca ne jau hokeja dēļ, bet gan lai paskatītos uz labākajiem faniem pasaulē. Bet savas īpatnības piedzīvoja arī iesalušie bāliļi. Izrādās pirms Zviedrijas čempionāta pieņemts aizliegums arēnās ienest īpaši skaļās signāltauras, par ko arī bija lielākās domstarpības ar Zviedrijas arēnu apkalpojošo personālu. Kāda problēma? Kā lai viņam pasaka, tas teikt, gan īsti skaļāks nekā šinais te sūdz. Savukārt kanādieši un amerikāņi pēc spēlēm ar Latviju neatcerējās spēles rezultātu, ar kādu tika piesmieti baltieši, bet gan fanu pūli, kas nav ļāvis spēlētājiem vienam otru dzirdēt pat uz soliņa blakus sēžot. Pēc spēles ar Itāliju izlases hokejisti un kurre pie spēlētāja izejas vēl ilgi dalīja autogrāfus, jo vadības uzstādītais pirmais uzdevums bija izpildīts. Itālija bija piesmieta, bet par čempionāta turpinājumu varēja sākt domāt pēc komandas kapteiņa Harija Vītoliņa dzimšanas dienas svinībām, jo bija taču 30. aprīlis. Uz kvalifikācijas posma pirmo spēli mūsējiem ir jādodas uz pārsimts kilometrus attālo Jončepingu, kur līdz ar Čehijas izlasi mūs uz visur esošā pelēkā kardināla Helmuta Baldera fona sagaida smaidīgais Jaromirs Jāgars. Tieši čehu superzvaigzne ir vaininieks, ka Latvijas izlase zaudē vārtus 29. sekundē. 8. minūtē čehi panāk 2 vārtu pārsvaru, bet Latvijas izlase vēl lika pagaidīt. Pēdējās trešdaļas sākumā Aigars Ciprus pārtrauca savu ilgušo klusumu sēriju izlases sastāvā un panāca 1-2. Tomēr pēdējais vārds piederēja čehiem. Pāvels Kubina ripu raidīja tukšos vārtos panākot 3-1. Spēlē pret Vāciju zviedrs Kurts Lindstrēms iespējams vēl šodien tā arī nav sapratis, kas īsti notika un kāpēc notika tieši tā. To nesaprata arī izlases vadība, bet vainīgo meklēšana sākās tikai pēc spēles sāpīgā zaudējuma pret Vāciju, kas pārvilka visas cerības mūsējos ieraudzīt čempionāta ceturdaļfinālā. Kaut cerības bija arī neizšķirta rezultāta gadījumā. Pēc piedzīvotā fiasko olimpiādē visi kā viens izlases hokejisti apgalvoja, ka otro reizi jaunu uz vāciešu grābekļa viņi neuzkāpšot, un Vaterlanda tikšot sasista lupatu Leveros. Karlstadē līdz spēles trešās trešdaļas vidusdaļai viss notika pēc mūsējos tabulas. Semjonovs 3. minūtē atklāja spēles rezultātu. Uz ko vācieši atbildēja pirmās trešdaļas beigās. Bet Beļavskis atkal atjaunoja mūsējo pārsvaru otrās trešdaļas sākumā – 2-1. Vācijas gaļas mašīna bija piebremzēta, bet neapturēta. Degvielu tai pielēja Latvijas diriģents Kurts Lindstrēms,
kurš pēdējo spēles trešdaļu iesāka ar 3 spēlētāju maiņām, bet vāciešiem panākot neizšķirt uz soliņa tika nosēdināts vēl viens mūsējo piecinieks. Viņš izdomāja nosēdināt tur veselu maiņu malā, sāk spēlēt ar 3 maiņām. Spēlēja ar 3 maiņām, to trešo trešdaļu beigās bija epizode kaut kāds 5-7 minūtes trešās trešdaļas vidū, kad ar 2 maiņām spēlēja. Viņam tur sāk kaut kas tur viss jukt, un es nezinu, vai tur nebija kāds, kas viņu tur atvēsina vai pamodina, bet nu tur paši spēlētāji, tie arī, kas spēlētais, vairs nesaprot, kas notiek. Divatā pretinieku piecinieku nevar apspēlēt, bet tieši šādu aplamu stratēģiju izvēlējās Lindstrēms, gandrīz visu laiku laukumā turot Žaltoku un Ozoliņu. To nesaprata spēlētāju uz soliņa, un šķiet, ka nesaprata arī Kurre pats. Pēdējā minūtē treneris pieprasa pusminūtes pārtraukumu, kura laikā nepasaka neko. Piesauc spēlētājs un neko nepasaka 30 sekundžu laikā. Vispār neko. Viņš tā kā, es nezinu, kas viņu, pēc tam intervijās viņš ir, cik zini, teicis, ir lasīts, ka viņam kaut kas, paralizēja viņu vai kas bija. Situācija vispār bija interesanta. Uz iemetienu nostājās Atvars tribūnas un kā pēdējais aizsargs, pret kuru izgāja, palika Aigars Ciprus, un arī kā rezultāts beigās bija metiens un zaudēt vārtu. Aikā savos pirkstos pēc spēles koda izlases vadība, jo pat neizšķirta gadījumā mūsējiem saglabājās cerības iekļūt ceturtdaļfinālā. Līdz ar to spēle pret Šveici kļūst par formalitāti. Pēdējā čempionāta spēlē raksturu pārbaudē labāki izrādījās šveicieši. Abas komandas bija zaudējušas cerības iekļūt izslēgšanas kārtā, bet svaigāki un gatavāki izrādījās spēlētāji no Alpu zemes. Uz šveiciešu 6 vārtiem mūsēji iespēja atbildēt ar 4 precīziem raidījumiem. 2 reizes precīzi bija aizsarga Laviņš un Ozoliņš. Savukārt uzbrucēji Vītoliņš un Kerčs savu kontu papildināja ar precīziem raidījumiem. Latvijas izlase mājup no Karlstades devās ar bēdīgāko statistiku A grupas vēsturē. 6 spēlēs tikai 1 uzvara. Un Kurta Lindstrēma pretinieki kārtējās karstās vasaras priekšnojautās berzēja plaukstas. Ar šo sastāvu mēs jau redzam, ka nekas nebūs. Viņi nevar spēlēt vairāk. Viss. 6 spēlēs 1 uzvara. Tāda ir Kurta Lindstrēma bilance, stājoties pie Latvijas izlases stūres pasaules čempionātos. Tāda pati vieta, 11. kā Haraldam Vasīlijam pirms gada, taču federācijas prezidents Kirovs Litmanis saka, nekas, ļausim šoreiz Zviedram iesildīties. Nākamgad, saka Litmans, tad gan mēs viņam nekādas kļūdas nepiedosim.